Rīgas domas priekšsēdētāja Nila Vuškokunga, kurš ieradās no Imantas punkta kā pirmais finišētājs. Tātad, kāda iespēja bija braucot ar velosipēdu? Varbūt jūsu viedoklis par to? Kad musē no Rīgas domas pabeigs Daugavgrivas ielas remontu, būs vēl labāk. Tātad jūs esat apmierināts, jums patika un jūs... Es tam maršrutu pietiekoši labi zinu. Vienkārši pat, dēļ tam remonta vajadzēja braukt pa braucam daļu, kas nav labākais variants, bet, remonts ir remonts. Skaisti, tieši tāpēc, ka jūs to rajonu zinat, jūs arī droši vien bijat pirmais. Tas vienmēr palīdz, jā. Labi, paldies, un tad arī neliela dāvaniņa no mūsu puses. Paldies. Paldies par dalību. Jā. Tātad paldies Vuškokungam. Un viņš brauca no Tīrainas punkta, vienības gads Tīrainas ielas tajā krustojumā, ja? Ko lai es saku? Labrīt visai Rīgai. Katrs, kurš brauc ar elektroriteni, tā pozitīvā lieta, ka tu vari pamosties, gluži tāpat kā jebkurš velobraucējs. No rīta braucot uz darbiņu vai skolu, var pamosties labi. Labā ziņa ir tā, ka elektroritenis kārtējo reizi pierādīja, ka viņš ir ātrākais transporta līdzeklis pilsētu vidē. Jā, tas mūs priecē un tas droši vien dos zinām ziņu daudziem rīdziniekiem, kas varbūt kādreiz pārstāvs gribēt stāvēt sastrēgumos, bet braukt draudzīgi, vidēji un interesanti, brauks ar riteņiem, brauks ar elektroriteņiem. Paldies tev, Liels, paldies par dalību, un tev arī mūsu diploms. Un nozīmīt arī, ja? Tātad, un tad mēs aicinām Armandu Simpsonu, pārstāvu no Namo Rīga, ja? Un Armands mums brauc no Marpas Tīrainas punkta. Pastāst mums, kā tu jūties, tu brauc ar mašīnu, kādi plusi, kādi mīnusi, kādi tev secinājumi? Man nepatika. Godvārds, tāpēc, ka šodien īstenībā tā, ka viss bija kārtībā. Ikdienas maršrutu es atbraucu ātrāk nekā ierasti, tāpēc, ka šodien pilsēta elpoja, pilsēta brauca, nebija sastrēguma, vienkārši vienā brīdī kaut kur vairāk mašīnas vienlaicīgi satikās. Bet ierobežoja tas, ka pēc jūsu noteikumiem, protams, arī visiem, kuri sēž pie automašīnas stūrējiem, jābrauc pēc ceļa satiksmes drošības noteikumiem, un tie 50-55 km/h ielika tādos rāmjos, ka es domāju, ka ļoti daudz, kur brauca pirms manis, aiz manis, padomāja, jā, kad pie stūras sēž nevis Armands, bet varbūt kādā 80-gadīga omīte. Skaidrs, tad maršruts patika, bet nepatika tas, ka jābrauc. Tas ierobežos, bet tur neko darīt. Jā, bet tik un tā mēs tev pateicamies par to, ka tu piedalījies mūsu eksperimentā, veltīji savu laiku, un tu mums esi gudrs pilsētnieks, jo tu brauc pēc noteikumiem. Paldies tev! Tad mums no Jūglas punkta ar moto. Tu mums bija vienīgais, kas eksperimentā pārvietojās ar motoroleru. Pastāsti, kādas priekšrocības motoroleram sastrēguma laikā? Es domāju, ka motorolerim noteikti vienmēr ir priekšrocības, jo ir iespējams braukt pa salīdzinoši platajām automašīnu braukšanas joslām pilsētā. Un noteikti labi ir tas, ka tas ir atsvaidzinoši arī šajā rītā. Svaiga gaisa malks nebija par skādi. Un kopumā es teiktu, ka motorolers pārvietošanai pilsētā ir ideāli piemērots transporta līdzeklis, gluži tāpat kā velospēds. Paldies, Ants! Jā, es nebiju braukusi ar tramvaju kādu laiku, un tas tiešām bija ļoti patīkami. Tramvajs ir ļoti moderni aprīkots, un tur ir laba ventilācija. Un tramvajā iekšā var iegādāties biļetes gan ar kredītkarti, gan ar naudu. Un brauciens izmaksāja tikai 50 centīmus. Un bija ļoti patīkami un komfortabli, ērti. Tramvajā bija pieejams arī internets, tikai, diemžēl, es nezināju kodu. Droši vien, ka tur būtu nepieciešams kāds uzlīmes vai pasažieru ērtībai. Jā, ko vēl piebilst? Un mēs finišējām vienlaicīgi ar Krišanu Petera kungu. Tā kā viņš brauc ar mikroautobusu, es domāju, ka tramvaju braukt ir patīkamāk. Tas ir mans personiskais viedoklis. Un varēja sēdēt, un nebija nekādi, nebija pārbāzti. Punkta Dina Mensona un Santa Sinkerjova.
Viena no meitenēm brauc ar trolejbusu un ieradās pēdējā, jo trolejbus brauc apkārt visai Pārdaugavai gandrīz vai, un otrā Santa brauc ar vilcienu. Kādi iespēdi? Nu, protams, ļoti ātri. Ja man bija ceļā jāpavada tikai kāds 10 minūtes, tad Inai bija daudz vairāk. Tā kā iesaku braukt ar vilcienu ļoti ērti. Paldies! Un par taviem iespējām? Es laikam teiktu, ka būtu ērtāk izvēlēties citu transporta līdzekļu, jo es ceļā pavadīju gandrīz 40 minūtes, kas es uzskatu ir ilgs laiks, bet ar tas jārēķinās, ka tas sabiedriskais ir reti tajā maršrutā. Tas bija vienīgais, ar ko man varēja tikt uz centru. Un tā kā, ja jau laikam cilvēki dzīvo tajā galā, tad viņiem nav citi varianti. Bet, atkal no otras puses bija ērti, kad es varēju apsēsties, man bija komfortabli, es biju siltumā un bija patīkami tādā ziņā. Vienkārši ilgs laika posms ceļā. Mailīgi. Shit.